kādu laiku es aizrāvos ar Klāvu Elsberga dzeju, un Hospitāļa iela bija viens no tiem retiem dzejoļiem, kas bija vispār ar nosaukumu. Kāpēc likās, ka tas nosaukums būtu piemērots? Dzīvoju pats tepat netāli, uz Lāča ielas dzīvoju. Ar šo dzejoli uzrakstīju dziesmu un formējās jauna tā grupa, un nosaukumu ir diezgan grūti izdomāt vienmēr. Un tumšās parādenēs daļā zudi tu vairs neredzēt man tavu goranu šūpas, bet nesmu pēc dailes nācis šeit, es tālāk soļoju un ieraudzīju žūpas. Tie kontrasti, kas uz šīs ielas ir it kā, tāda viņas savdabīgā dzīve, viņa jau tāda ļoti uzrunājoša. Tie tipāži jau arī šeit bija sākot ar kaut kādu armēņu kurpnieku, kas ar te kaut kur darbojās savā darbnīcā tāds. Tad bija tāda dāma, kas blondā parūkā mūždien staigāja, tāda galīgi jocīga un vienmēr visus apsveic ar kaut kādiem svētkiem, deva apsveikumu kartiņas visiem. Es izlikos, kā viņus nepazīstu, es rēta izlikos, kad dzīstu. Es muku bodītē un pirku 10 olās, es viņus pazinu, tie bija no mūsu skolas. Lai piedod labiņie, kas dzīvo šajā ielā, un savu labiņumu rāda katru dienu, bet viņi nav un nebūs šitās ielas sāls. Viens no tiem čaļiem, tāds vecs un gluži bals, varbūt ir dzejnieks, visu mūžu raksta, ar piedaļķotām asinīm uz bruģa tāras dzejas, kas liktu visam apstāties. Un mājas trulli raugās, un tiesneši rokdārzus, un mājas trulli raugās, un tiesneši rokdārzus, un mājas trulli raugās, un tiesneši rokdārzus. Ir brīva diena, 11 un lāsts. Ceļš uz Kara Hospitāli. Tik skaidrs un nepārprotams ir Hospitāļa ielas uzdevums no 18. gadsimta vidus. Senais Spitāļu un padomu laika Hospitāļu ielas vārds ir vienīgās pārmaiņas ielas nosaukumā kopš 1754. gada, kad šajā vietā uzcēla pirmā Kara Hospitāļa guļbūvi. Kad galvenais doktors brauca uz darbu no Rīgas, Rīga bija 3 verstas no šejienes, tad Hospitāļa baznīcas tornī stāvēja sargs un skatījās, kad parādās putekļi, trīģūgā, brauc dakterkungs, tad bija jāsāk zvanīt baznīcā, lai visi zinātu, ka priekšnieks ir ieradies un ka sākās darba diena. Vārds hospitālis, tas ir cēlies no latīņu valodas. Hospes nozīmē ciemiņš un hospitālis ir viesmīlība. Ar 1830. gadu jauns projekts uzcēla tagadējo lielisko klasisma formās. Redzam šo te ēku pēc Štauberta projekta ar ložu necauršaujamām sienām. Te bija pašiem savas saimniecības, starp citu, te bija arī tāda lieta kā alus darītava. Bija paredzēts, ja karavīrs slimo ar cingu, ar skorbutu, tad viņam pienākās viena krūze alus dienā ar mārutkiem. Tas bija ārstniecības līdzeklis. Un vakarpusē, kā jau Krievu armijā pieņemts, tika dota čarka. Tika dota visiem čarka. Šeit tagad ir narkoloģijas iestāde. Mēs bijām iegājuši pie viņiem, prasījām, kas tā čarka ir. Laikam ir zināms, ka tas ir tāds degvīna daudzums, ko var izdara vienā paņēmienā, bet narkologi mācēja pateikt precīzi, ka tas ir 123 grami. 1960. gadā Kara Hospitāļa vadība radīja mītu, ka hospitāli pirms 250 gadiem dibinājis cārs Pēters I.
Jubilejai par godu slimnīcu izremontēja, ārsti saņēma jaunas dienesta pakāpes, bet svinību galdi esot vai lūzuši no pārpilnības. Patiesība par Pēteru I atklājās tikai 1994. gadā. Kad skatījās pa Pētera papīriem, tā atrada gan, ka 1710. gadā viņš ir uz Rīgu nosūtījis pāris zirgu vezumus ar zālēm. Un tas arī vienīgais, kas ar medicīnu saistīts. Paši ievērojamākie darbinieki, kas šeit ir bijuši, tas ir Pirogovs, Nikolais Pirogovs, ievērojamākais krievu ķirurgs. Tajā laikā Pirogovs bija profesors Tērbatā, un tad viņš katru gadu vasarā brauca uz Rīgu pelnīties, jo Tērbatā jau mazā pilsētiņa, tur daži tūkstoši iedzīvotāji, tur arī pacienti viņam nebija. Un tad bija tā saucamās Pirogova asiņainās ekspedīcijas. Kāpēc asiņainās? Tāpēc, ka daudz operēja. Kara hospitālī no 1816. gada atradās arī pirmā kara feldšeru skola Rīgā. Te strādājis arī vēlākais ķemeru kurortu direktors Aleksandrs Lozīnskis. Latvijas laikā te bija pilna profila Latvijas armijas kara slimnīca, kurā ārstējās arī virsnieku ģimenes locekļi. Medicīnas dienesta priekšnieks ilgus gadus te bija ģenerālis Pēters Sniķers. Pēc kara arī šeit bija padomju armijas kara hospitāls, jāsaka, ļoti augstā līmenī. Piemēram, kad sāka operēt sirdi Stradiņa slimnīcā, pirmā slimnīcā, tajā pašā laikā arī notika tas šeit kara hospitālī. Jūs nezināt, kur šeit narkoloģiský centrs? Tur? Par kara slimnīcu stāst arī tādu leģendu. Ginekologs dakteris Baidiņš tūlīt pēc dzemdībām laimīgiem vecākiem esot ieteicis meitenes saukt par Zigrīdām, bet zēnus par Zigfrīdiem. Interesanti, cik šī vārda īpašnieku mums izdosies atrast Hospitāļu ielā. Esam Hospitāļu un kazarmju ielas stūri, un te ir ļoti skaista koka ēka, vienstāvīga, kas savu laiku būvēta kā sporta manēža. Tieši sporta manēži hospitāla darbiniekiem vai tiem karavīriem un virsniekiem, kas jau izārstējas un kuri varēja nākt šeit un sportot. Šī ēka būvēta 1898. gada pēc arhitekta Oskara Bāra projektā. 12. gada, protams, jau šī manēža zaudēja nozīmi, jau parādījās pulka manēži, pie hospitāļa arī sāk veidoties sporta zāles, un šo ēku nopirkuši 3 baptistu mācītāji, un te 12. gada nodibināja Betānijas nāmu draudzi. Viens no dibinātājiem ir Fetlers, ļoti pazīstams baptistu kustības dibinātājs Latvijā. Daudzstāvu namus Hospitāļu ielā sāka celt ap 1910. gadu bijušās dārzniecības teritorijā. 2 arhitekta Nikolai Norda projektētas ēkas un 2 Eižena Laubes nami ir vieni no skaistākajiem šajā ielā. Īpaši jau zīmīgais nams ar balkonim kazarmu ielas stūrī. Tā bēniņu stāvā dzīvo scenogrāfs Aigars Ozoliņš. Televīzijas vēsturē viņš ierakstīts ar lielisko 2003. gada Eirovīzijas skatuvi. Es neesmu pilsētnieks, un patiesībā tādas ļoti jocīgas attiecības starp pilsētu. Man patīk tā dinamika, jo patiesībā Latvijā ir tikai viena pilsēta, un citur pilnīgi nebūtu ko darīt. Vēl mana profesija, un līdz ar to patīk dinamiski dzīvot un strādāt šeit, bet kā pilsētnieks izjust kaut kādu, nezinu, tur čaka sajūsu par pilsētu, manī nav tas viss. Tā kā es tikko ievācos, tad bija šeit atnācu dzīvot, tad pienāk klāt. Atvainojiet, lūdzu, vai drīkst jūs patraucēt? Vai jums nebūtu lūdzu 50 centīm? Saku, ne, man nav, es nedošu. Saku, piedodiet, ka patraucēja, jā, un visu. Viss tādi, viņi tādi, mums tāda cita augsta klasa tā bomžiem mums ir. Katram ir savs dzīves veids, un ja mēs neesam agresīvi viens pret otru, tad ko vairāk vajag. Tas bija pagājušajā lielā pārvērtība. Iela, mūsu māja. Mūsu dzīvoklis ar sievu arī visu vienā vasarā mēs te tā radikāli izmainījās. Līdz tam bija tā padrūmi, ieskaitot kāpņu telpu un visu ielu arī ieskaitot. Tajā augšā tas ir jauki, tas ir tikai pirmās 2 naktis, kad es te ienācu pārgulēt, tad bija pirmā ļoti fiziski sajūta, ka virs maniem neviens nedzīvo. Un tā bija ļoti laba sajūta. Tāds pilnīgi, kad nav neviena virs maniem. Visi mākslinieki dzīvo bēniņos. Kāpēc, es nezinu, bet tas ir patīkami, jo tās nav 4 sienas.
Ja mēs mainām ielas, mainām mājas, dzīves vietas, un kad pasakot, kurā ielā esi dzimis, kurā tālāk dzīvojas un tā dzīvojas, pat arī veidojas interesanti tad vēsture. Es esmu dzimis Jelgava nākotnes ielā. Tad es esmu Artilērijas ielā dzīvojis, Tomsona ielā dzīvojis, un tad Hospitāļa ielā. Hospitālis, ja. Tur jau sastāsts veidojas. 20. gadsimta sākumā Hospitāļa ielā zemes īpašnieki ir vācu balti. Latviešu uzvārdi parādās 30. gados. Koka namiņi atgādina par smago un vieglo ormaņu sētu, bet 24. nama īpašnieks Kārlis Kaņeps esot apgādājis ar ledu Vidzemes tirgu un atbalstījis Rīgas futbola klubu. Mans tēvs bija sīktirgotājs kopā ar mammīti. Viņi bija hipotēku bankā paņēmuši ļoti lielu aizņēmumu, lai šo māju varētu uzbūvēt, un visi viņa mūži pagāja maksājot hipotēku. Man ir iespiedies atmiņā, kad bija naktsārgi, un šie naktsārgi sāka savu darbu 10. vakarā. Viņam bija liela josta, to es ļoti labi atceros. Ļoti tādas liela, plata josta, un labā pusē viņam atradās saišķis ar namu atslēgām. Nu, un bija raksturīgi arī tas, ka cilvēki tomēr, neskatoties uz to, ka viņiem varbūt kabatā bija atslēga, viņi tomēr pasauc šo naktsargu. Šeit bija augļdārs un druscītiņas saknes, un priekšā bija košumdārs. Bet spēlējamies mēs lielajā dārzā. Šeit bija teniskorti, sporta laukumi volejbolam. Tad ziemā bija slidotava, un slidotavu kopa apkārtējās mājas sētnieki. Tas ir senatora Lēbera Augusta nams, kurš tika uzcelts jau 1912. gadā. Lēberu ģimenē apvienojušās divas Rīgas patriciešu dzimtes – Lēberi un Mencendorfi. Ģimenes galva Latvijas Universitātes profesors, Latvijas augstākās tiesas senators Augusts Lēbers bija izcils tiesību zinātnieks, 3 zvaigžņu ordeņu komandieris. Viņš saņēma Latvijas kultūras fonda prēmiju par pētījumu tirsniecības tiesību pārskats, un 1937. gadā piedalījās Latvijas civillikuma izstrādāšanā. Senators Lēbers bija pirmais augstskolā mūsu, kas runāja lekciju latviešu valodā. Toreiz jau 15. un 14. gadā, tad jau runāja visi, vai nu vāciski vai krieviski. Šī mājā visos dzīvokļos dzīvoja baltvācieši. Tikai apakšā igauņi dzīvoja otrā dzīvoklī, un šeit man mammīte latvieta. Šodien mēs vēl esam draugi ar tiem bērniem, kas te dzīvoja kādreiz. 1902. man mammīte atnāca šī dzīvoklī. Viņa bija sētniece un pārvaldniece, varēja teikt. Ļoti liels skaists dārs mums bija, to kopa mana mammīte. Un tā mana mammīte nodzīvoja ar Leberkungiem kopā visu savu mūžu. Senatora dēls, tiesību zinātnieks Dītriks Andrejs Lēbers ar savām zināšanām palīdzēja atjaunot mūsu valsts tiesiskos pamatus un ļoti daudz paveica Latviešu vācu baltu kultūras centra izveidē. Es esmu dzimis, audzis Latvijā. Latvija mana dzimtene, tāpēc es atgriežos Latvijā, un tas, man liekas, ir pilnīgi dabiski, jo tur nekādu jautājumu nevarētu būt. Mana vecmāmiņa, kas nodzīvoja ilgu un garu mūžu, šeit dzīvo jau pirms kara gados, un mūsu ģimene tātad ir mainījusi 3 dzīves vietas uz šīs ielas. Man šī iela ļoti patīk. Pagājušā gadā šo ielu atjaunoja un neuztaisīja parastu asfaltu, bet atjaunoja veco ielas segumu ar bruģi. Un man mamma stāstīja, ka pirms kara šeit ir braukuši arī ormaņi, kas ir veduši kartupeļus no Vidzemes tirgus. Kā viens mākslinieks teica, uz šīs ielas dzīvo bomži un inteliģence. Tas ir pilnīgi vietā, jo uz šīs ielas dzīvo ļoti daudz mākslinieku. Hospitāļa iela 16, tā viņa arī saucās, mākslinieku māja. Mākslinieku, jeb kā citi saka, aktieru māja, ir kļuvusi par daļiņu no 2 likvidētu teātru vēstures.
Jaunatnes un operetes teātra aktieri savulaik te bijuši vairākumā. Gandrīz 40 gadus šajā namā dzīvo Harijs Gerhards, Latvijas radio režisors un bijušais Jaunatnes teātra aktieris. Pats es šeit dzīvoju Zvejas dzīvoklī. Šeit man blakus dzīvo Rasma Roga no Dailes teātra. Tur tādī pa diagonāli, kā saka, no durvīm. Tur bija, kas pirms tam bija, es tik zinu, dzīvoja Edgars Liepiņš un Vīlipa toreiz viņa vēl bija, kā saka, ģimenes variantā. Un tad tieši manām durvīm pretīm tur dzīvoja no mūsu teātra Irma Būne. Un augstāk, vai ceturtā, kurā stātā, tur dzīvoja Lūcija Baumane. Te visādi ir romāni un mīlas drāmas arī notikušas, un doma apmaiņas trepēs arī ir bijušas, un greizsirdības scēnas ir bijušas, nu, viss tā kā dzīve rit, vai ne? Nu, bet kā tā bija, ka tev vieni un tie paši ģīmļi bija teātri un vieni un tie paši mājās? Tāpēc mēs viens otru neapmeklējām. Un jāsaka atklāt, es ciemos gandrīz ne pie viena no viņiem neesmu bijis. Nu, vienīgais es pie Baumanītes. O tā kā tagad mēneša beigas, tad varbūt, ka 5 rubeļi. 5 rubeļi, vai ne kādreiz tā. Nu, mēs jau tā kā tāda familija zināmā mērā, vai ne? Jūs taču redzējat, kāda tagad izskatās Hospitāla iela. Tagad ir sniegs un tā tālāk, bet ka viņi tikko iztaisīja, tad es domāju, nu, un stilistiski, un viss, un bruģis, kur paliek, un trotuāri tā, un kur mašīnas stāv, tas atkal sarkanā krāsā. Ekskluzīva iela, tā ir ekskluzīva iela, kurā es dzīvoju tagad, vai ne? Vai jums ir arī tādas ielas leģendas, jeb tādi objekti, kas tev saistās ar kaut kādām ļoti konkrētām, nu, tādām lietām, interesantiem piedzīvojumiem? Kad bija izmazgāta mājās vēļa, viņa bija jāsaloc un jāiet uz rulli rullēt. Tas bija diezgan briesmīgs liels agregāts, un tā atceros, kā šodien tā telpa bija izkrāsota koši zilā krāsā, un tas rullis gāja tāda skaņa, bet mums bija jāiet locītā veļa. Rūļa mājai pretīm, atceros, otrs bija tāds maziņš piena veikaliņš ar ļoti saudabīgu smāražu, un katru rītu tur veda, kādreiz bija piena pakas tetrapakās, tādas 3 stūrīši, tad viņas krāmēja uz ielas. Un tur bija tāda pārdevēja Marusja, ko viņa zināja visas ielas iedzīvotājs, un arī viņu zināja. Un zinu, ka vienreiz nedēļā uz tās ielas uz veikaliņu veda šokolādes sieriņas. Un katram deva tikai pa puskastītei, un tad mēs māsas gājām abas, lai dabūtu kastīti ar šokolādes sieriņiem. Tā ir tā saucamā šokolādes māja. Un šeit būšot ļoti skaisti ekskluzīvi dzīvokļi apakšā ar veikaliem un biroja telpām. Nu, agrāk šeit bija veca koka māja, un varbūt, ka viņi iekļausies šī apbūvē. Kā mēs redzam, šeit ir liels augsts apjoms, ja? Un tad loģiski prasījās veidot arī šo stūra akcentu apmēram tikpat augsts, viņš būs gan nedaudz zemāks, bet nu, tā proporcija ziņā būs apmēram līdzvērtīgs. Un ja mēs paskatāmies tālāk uz Valdemāra ielas pusi, tad arī tā ēka ir ar pietiekami masīvu izteikti stūra apjomu. Un līdz ar to tā kopējā panorāma pa Zirņu ielu veidojās tāda savākta un līdzsvarota. Šeit vairāk ir improvizēts par kvadrātiņu, par šokolādes klucīšu tēmu, ja, un arī pēc tam, kad, kā ir paredzēts gala apdarē, tad būs 2 apdares faktors. Polēts spīdīgs stikla plaknis, un otra plakni būs matēt, rievot, ko mēs centīsimies panākt ar koka redeļu apdari. Arī tumši brūnā krāsā. Šis pasūtītājs ir raksturīgs ar to, ka viņš cenšas, lai tie nebūtu tikai pārdodamie kvadrātmetri, bet lai arī būtu tā arhitektoniskā virsvērtība. Ēkas pasūtītāji ievēro senu Hospitāla ielas tradīciju, izdomāt savus vietvārdus. Pie Valdemāra ielas ir Āboliņu kalns, 3 stūrī pie Miera ielas, 5-kapeikas dārziņš un kalēja māja. Interesanta vēsture ir kioskam un augstsprieguma transformātora būdai, kas atrodas 5-kapeikas dārziņā.
Tas ir tipa projekts, kas izstrādāts 5. gada, kad Rīgas pilsēta pārņem elektrības apgādi. Šī būda uzlikta 7. gada, un 10. gada no šī centrāles tika vilkts tālāk uz Sarkankalnu slimnīcu Vāc. Šī ir tualete sabiedriska, būvēta 13. gada. Šis paviljons ir daudzfunkcionāls. Te ir sargu istaba, kur diennakti te sargs dzīvoja, kas apkopa tualeti un ko apmaksāja pilsētā. Te bija kiosk, avīžu kiosku iznomāja Rīgas pilsētā. Līdz ar to varēja uzturēt sargu, apkopi, ūdens, un tā tālāk citus izdevumus, elektrības izdevumus. Un bija arī telefons, jo toreiz telefons bija diezgan liels retums, un šeit bija sabiedriskais telefons. Jaunās mākslinieku mājas un kalēju mājas vietā pirms 100 gadiem bijuši koka namiņi. Vienā no tiem fotogrāfs Ignātijs Kinčins iekārtojis savu fotodarbnīcu. Visticamāk, viņa modeļi ir bijuši ļaudis no tuvākās apkārtnes, arī no Hospitāļa ielas. Kad būvēja 10. gada šo māju, tad te Romualds Domeika atkal ievācas un atkal bija izbūvēts fotopaviljons, kas ir pagalmā ar stikotu jumtu, jo toreiz nāca ziemeļu gaisma bija vajadzīga. Un šīs paviljons pat pastāvēja līdz 46. gadam. Pēdējais fotodarbnīcas īpašniece bija Anna Simansone, kas vēl te strādāja līdz 51. gadam. Faktiski fotodarbnīca bija orientēta uz kapsētu. Un vēl padomju laika, un vēl 90. gados bija reklāma, ka apkalpo bēres ar fotodarbiem, izgatavo porcelāna portrets un visādi citi pakalpojumi, kas saistīti ar kapiem. Kad 1910. gada šo māju nopirka kalējs Juris Bērziņš, viņš pagalmā izbūvēja 3 stāvu kalēju darbnīcu un čugunu Lietuvē. Un līdz ar to, kad viņš būvēja savu dzīvojamo māju, augšā viņš attevoja savu nodarbē. Mums ir ļoti skaista māja, izgaismota, uzturēta labā kārtībā. Kalēja darbnīca noteikti bija, bet to es tā neatceros. Tik smalki kā tēvs ar mammu. Viņi miruši, diemžēl nevar to apstiprināt. Pēc tam bija papīru fabrika, kurā mēs ar brāli, abi divi, ar Haraldu strādājām. Vasarā. Naudu arī jums maksāja? Jā, tik es neatceros, cik viņi mums tur iedeva bērniem, un tad mums uzdāvināja par labu darbu vistiņu un gailīti. Mazos cālīšus, ko sauc par cukurgailīšiem, cukurvistiņu. Un tad viņi bija tik nešpetni, ka mammai bija jāizved uz laukiem, koda kājiņās. Vai tiešām te bija lauki? Jā, tā kā mazā lauku paradīzīte bija te. Tad kas te bija? Koku mājiņas, visur sētiņa apkārt, zaļa zālīte. Bērni skraidīja mierīgi, neviens nevienam neko pāri nedarīja. Vai jūs nesat dzimusi kara slimnīcā? Nē, diemžēl es vakar visu izpētīju mājās un dzimusi esmu 3. slimnīcā Mierielā te. Konstantīna Pēkšēna projektētais jūgenstila nams ar Augusta Folca veidotajām kalēju skulptūrām ir īrnieku kopīpašums, bet pirms tam bija tiesāšanās ar mantiniekiem. Uldi Cenīti pārējie īrnieki pilnvaroja aizstāvēt savas tiesības. Pierādījums nācās meklēt arhīvos un bibliotēkās, un viņš var pamatot katru nama vēstures niansi, arī atspēkot apgalvojumu, ka kalēji bijuši melni. Tas ir uzskatāms piemērs, kā rodās pilsētas leģendas 80 gadu periodā līdz 1995. gadam, kad šīs figūras tika restaurētas oriģinālā baltā krāsā. Atmosfēras un izplūdes gāzi iedarbībā tās bija nomelnējušas. Ir fotogrāfijas, kurās tas ir redzams. Oriģinālā tām ir jābūt gaišām. Baltā krāsa ir pareizā krāsa. Šī ir viena no retajām vietām, kur ir redzama vienā virzienā skatoties veselas 4 baznīcas kopumā. 3 no tām atrodas Mēnesi ielas. Ļoti skaists skats pavarās šeit no dzīvokļiem uz šo te Mēnesi ielu visā garumā, Hospitāļa ielu visā garumā. Šeit ir redzams mājas fasādes sākotnējais projekts, ko izstrādājis ir arhitekts Pēkšēns. Redzams, ka ir arhitektoniskas detaļas, kas nav realizēts, un savukārt ir papildus detaļi, kas ir realizēti. Šeit augšā šis kupols šobrīd ir izliekuma formā, uz kuru mēs atrodamies, un ir redzams, ka šeit šīs te Augusta Folca
skulptūras nemaz oriģinālā nav bijušas sākotnēji paredzētas. Tāpat ir redzams, ka caurbrauktuvē ir bijuši metāla vārti, starp citu šiem vārti kādreiz tiešām ir bijuši saglabājušās vārtu stiprinājuma vietas. Un redzams, ka arī ieejas durvis ir bijušas vēl papildus un savādāk ir bijušas šīs apakšējās daļas risinājums. Šī ir precīzi austrumu puse. Šeit ir baznīcas kupols iezīmē austrumu virzienu. Līdz ar to rīta saule 5. 6. stāvā lecot apgaismo logus. Savukārt uzbūvējot māju ar stiklotu fasādi uz Valdemāra ielas, ja ir spilgta saules gaisma, kad no rīta izskatās, ka saule spīd pa 2 logiem iekšā, ir spilgti izteikts ēnas un tāda sajūta, ka apgaismojums ir dabisks apgaismojums no abām pusēm. Tajos dzīvokļos, kas atrodas mājas iekšējā pagalma virzienā, ja jūnijā atstāja logu vaļā, tad no naktī modina augšā putnu balss 4 no rīta apmēram, kas Rīgas centrā principā nav laikam normāli parādība. Pēc 2 nedēļām Lieldienas un tikšanās baznīcas ielā.